Ja man kāds prasītu, vai ir gudri pirkt dzīvokli studiju gados, es māks visos gadījumos teikt, nē. Man ir dzīvokli šobrīd Sarkandaugavā, kuru mēs ar ģimeni nopirkām īsi pirms tam, kad es grasījos uzsākt studijas Mākslas akadēmijā. Pirmajā vizītē viss likās kārtībā, es sākumā pat īsti nepievērsu uzmanību tādām detaļām kā mājas kosmētiskais stāvoklis, mājas pagalms. Un tā, kad mēs apskatījām šo dzīvokli, es ļoti daudz paļāvos uz saviem vecākiem, ka viņi ieraudzīs tās lietas, kuras varbūt es nezinātu, kurām ir jāpievērš uzmanību. Bet mēs pirkām dzīvokli galvenais tāda apsvēruma pēc, ka tas būtu izdevīgāk, tas būtu tālredzīgāk. Rezultātā ir parādījusies pavisam cita aina. Pirmkārt, mājai draud graužu status, par kuru es uzzināju pavisam nesen. Tajā laikā, kad mēs grasījāmies pirkt, tā nebija publiski pieejama informācija. Sākoties rudenim ziemē, ļoti ātri sapratu, ka tur patstāvīga aizturas temperatūra ir 5 grādi. Mans mērķis bija Rīgā darīt lietas, ko es gribu darīt. Tā vietā es ļoti daudz laika un rūpes pavadīju, lai vienkārši es viņā nenosaltu. Nemaz nerunājot par trūgu aizsalšanu ziemā, tekošu jumtu. Visas šīs lietas ļoti sasumējās, un man tagad ir jātiek galā ar šo dzīvokli, kurš ļoti ātri degradējās. Lai atrisinātu visas šīs problēmas, man ir ļoti daudz tagad jāieguldās. Vienmēr sakot, es teiktu, tas bija diezgan briesmīgi konkrēti ziemā, kur dzīvot. Mēs draugi dzīvojam mājā ar 5 stāviem, un viņi atrodas Zobē. Vienu dienu, es biju birojā, tā bija piekdiena, man piezvan draugs, un viņš teica, ka šodien ir jāizvācās no mājām. Un bija tāds, es aizbraucu uz mājām, es domāju, ka varbūt mans draugs pārspīlēja. Es aizgāju pie kaimiņiem, noskatīt situāciju. Viņi prasīja, vai mums tiešām jāizvācās par šodien. Viņi teica, ka jā, situācija ir nopietna, māja katastrofālā stāvoklī, visiem ir jāizvācās. Un tas gan nav šodien, tā bija piekdiena, bet līdz otrdienai visiem jābūt ārā. Beigās sanāca tā, ka nevienam, protams, nesponsorēja nekādus dzīvokļus, nekādus transportus. Nē, vienu transportu pašvaldību nosponsorēja. Viņi piedāvāja autobusu, ar kuru viņi varētu aizvest mūs uz kaut kādu vietu. Protams, ka daudz cilvēku uz to brīdi vēl nebija atraduši, kur dzīvot, daži bija, daži nebija. Jā, tad es atceros, ka visi kaimiņi vienkārši stibīja manas lejā, un tā kā mēs prasījām kaimiņiem, un bija daži kaimiņi, kuri pat nebija atraduši, kur dzīvot. Tur atbrauc vēl no TV3, atbilst TV3, un es skatos pa logu, un viņa ritīgi tur vēl nesa omīte ārā, viņa lika mašīnā, un tieši viņa ar kameru tur pretī vienkārši filmē, un tāds kosti notiek. Bet, jā, mums atslēdza ūdeni, visu atslēdza. Un tad, jā, mēs vienkārši dzīvojām kaut kur 2 mēnešus. Jā, mums sanāk tā, ka tā māja ir vienīgā starp jaunceltnēm. Jaunceltnes ir, tā kā ir viens uzņēmums, kas ir uzbūvējis vairākas mājas. Man bija tāda aizdoma, ka viņi varbūt grib tikt vaļā no tās vecās mājas, lai var uzbūvēt jaunu. Ja es dzīvoju tikpat, mums vienkārši pēc 2 mēnešiem pateica, ka mēs varam iet atpakaļ, ka māja nemaz nav tik tā kā stāvoklī. Jā, mēs vienkārši ievācāmies atpakaļ. Es ieteiktu cilvēkiem, vienmēr, ja jūs plānojat dzīvot dzīvoklī, tad iesaistieties tajās lietās, kas ir apkolu vietas, kur jūs dzīvojat. Tāpēc, ka tu nekad nevar paredzēt, kas notiks. Es zinu, ka ir cilvēki, kas negrib uzņemties kaut kādas lietas, ir cilvēki, kas grib uzņemties kaut kādas lietas, bet tāpat laikā, ja tu dzīvo daudz dzīvokļu mājā, tas nozīmē, ka tā ir principā tā kā viena liela ģimene, kurai ir jāatbild par to lietu, kur tu dzīvo. Protams, sapulcini, ka tu ir pats. Jā, exactly, jo tā kā es saprotu, ka zini, kā ir lietas, ko tu nevar ietekmēt un tā tālāk. Ja tu dzīvo vecā mājā, tad padomā par to, ka tev ir jābūt kaut mazliet B plānam.